Sveiki visi, kas man skatās, esmu Kulders un arī ātri parādīšu, kā izveidot vienkāršu Minecraft pluginu. Tātad spiežam New un projektu taisam. Un ar nosaukumu Diamond. Un iekš šeit SRC taisam package ar nosaukumu Kulders Diamond Mine. Un iekš tā vēl taisam klasi ar nosaukumu Mine. Un tad veidojam build patch. Un add external jar pie library. Un meklēsim craft bucket. Un importējam, var teikt, craft bucket. Tad mums vajag extendot, bet to pēc tam izdarīsim. Aizmirsu, kā bija jāraksta, bet liekam kaut kā šādi. Jā, šādi. Nē, viņam tomēr vajag būt. Un importējam jau pluginu. Šis te, kad uzsāk pašu pluginu, var teikt, serveris izslēdzās, un tagad būs, kad izslēdzās. Ot šādi. Šāds teksts parādīsies, kad ieslēgsies serveris. Un šis teksts parādīsies, kad izslēgsies serveris. Piemēram, off, un te būs on. Lūk šādi. Un tagad mums jāuztais ir events. Veidojam klasi un rakstam event. Un implement listener vajag. Viss neatceros, kā bija pareizi jāraksta, bet nu, ot šo tev mums vajag. Jā, ir pareizi. Tad rakstam priekšā šādi. Un tagad būs kāda darbība, piemēram, on break. Un tagad jāliek būs events iekšā. Block break event. Importējam šo eventu. Un tagad skatīsimies, kādu bloku sasitīs, un te uzliksim tikai, kad uz Diamond URM. Tātad sākšu ar to, kad if event get
block get type material punkts. Lai viņš priekšā parāda. Diamond ore. Lūk, te šādi. Un tad kādu tekstu parādīs. Get server un lai broadcasto. Broadcast message. Piemēram. Un vēl parādīšu, kā var krāsas dabūt. Chat color punkts red. Un šeit būs niks. Rakstīsim labāk angliski. Un šo te tekstu uzliksim citā krāsā. Šādu. Tā kā dimanti apmēram. Un vēl šis te jāiestat kā teksts. Te šādi. Un, aizmirsu pielikt vēl plusiņu. Un, šādi. Un tagad mums viņš ir jāizstat, lai viņš būtu kā events. Īsti šito arī neatceros, jo tas it kā bieži nav jāizmanto. Bet ātri pašpikošu, kur es te nebiju rakstījis jau šo te. Lūk šeit. Register event vajadzēja. Šo te nevajag. Automātiski iekopējās. Tātad, lūk, šādi te. Var teikt saseivot. Un tagad jāizveido vēl viens fails, kas saucās plugin.yml. Šo te arī bieži neizmantoju, bet šo te arī var atļaušos nokopēt. Komandas nebūs. Un šis te main tas būs, kur ir main klasa. Main coolers diamond main. Tātad lūk šī te me coolers diamond main un main. Autors esmu es coolers un nosaukums būs diamond. Un versija šī būs pirmā. Un nosaukums arī būs diamond. Descriptions diamond un name diamond. Saglabāju. Nospiežu F5, lai refrešo. It kā erori nav. Viss ir gludi, tad mēs viņu varam eksportēt. Spiežam eksport, kā jar failu. Atrodam, kur viņš šeit ir. Diamond. Atradīšu, kur man šis te servers ir un pataisno iemetīšu iekšā pie pluginiem. Plugins un diamond. Un spiežu finish.
Tātad. Tagad ieslēgšu pašu serveri. Kas man tas ir? Tas man nav vajadzīgs un slēdz iekšā serveri. Un serveris palaižās, ģenerē vēl mapi. Mazliet bardeks uz desktopu, gan jau tā ir visiem. Un to kā būs izģenerējusies mapa, tā iešu iekšā. Un dotos arī serveri iekšā. Un esmu serverī. Mazliet man lago, bet nu nekas. Opošu sevi. Un paņemšu dažas daimondoras. Nolikšu šita te mazliet. Paņem diamond axe, lai ātrāk var sasist, noņemšu no game modu. Vai ne šādi, bet šādi. Un kā sasit, tā rādās coolers found diamond dore. Un tas bija ļoti elementāri. Nu, tas arī bija pagaidām viss. Ja būs skatījumi un gribēsiet vēl kaut ko redzēt, tad izveidošu vēl kādu pamācību atkarībā, ko jūs vēlēsieties, bet ne, tomēr ne pārāk ilgu, kas būtu jāveido. Lai es apmēram saprastu, kas un kā. Labi, tad jau līdz nākamajai reizei.